Esiet sveicināti basketbola draugi! Šodien visas Olibet Latvijas basketbola līgas zvaigznes spīd šeit Ventspilī Olibet Latvijas basketbola līgas 25. jubilejas zvaigžņu spēlē. Nāciet, ielūkosimies, kas tur īsti notiek! It wasn't easy, but nothing is. No. And I feel every minute, and I feel that I need. What a night, amazing. All of the time, I never slow. Svēti basketbolu, bet kopsumā mēs zinām, ka ir uzvarētājiem naudas balva. Tātad tas basketbolu padara interesantāk, un visi grib uzvarēt, tātad būs interesanti. Ja, un ko tu pats centīsies varbūt izpildīt kādu slam dunk no tavas puses? Nu, tā kā mēs Aigar arī savā komandā esam, mums ir kopā, tad mēģināsim alējop uzmest un kaut ko, lai padarītu to basketbolu skaistāku. Mēs tādi veterāni laikam esam šeit šobrīd, un Man ir 3-3, nevar. un uz mūsu pusi treneri neskatās. Mēs ceram uz pēdējo ceturtdaļu, tad varbūt arī tiksim laukumā un beigās vinēsim. Tā kā jā, spēle varētu būt mazliet asāka, ņemot vērā balvu fondu, bet šobrīd pagaidām visi ir tā kā iemiguši. Es domāju, ka Buķjankovs varētu ieviest nelielu devu, tāds nelielu asins pilīti tajā visā. Meitenes, jūs jau otro gadu piedalāties karsē konkursā un jau otro gadu esat ielaužušās 4 labāko komandu pulkā. Kādas ir emocijas? Vienkārši lielisks. Es to nevarēju raksturot, vienkārši bez vārdiem. Jā, ja lielajai komandai tā ir ikdiena piedalīties šādos konkursos, katru gadu piedalāmies, bet jūs piedalāties tikai otro reizi. Cik tas jums lielu prieku rada piedalīties šeit? Nereāli. Tas vienkārši nav vārdiem raksturojams. Jā, tu vispār nevari iedomāties tās sajūtas, ko tu piedzīvo uz laukumu. Tā arī vienreiz gadā tikai tādu sajūtas tu piedzīvo. Tā, jā, neaizmirstams tas. Jā, un kad jūs sākāt gatavoties? Mēs jau par zvaigžņu spēli domājam gada sākumā, bet tā ļoti papildus treniņus ņēmām un gatavojāmies vairāk. Šajā mēnesī daudz. Jā, pastāstiet varbūt skatītājiem, cik bieži tad notiek treniņi gatavojoties zvaigžņu spēlē? Ļoti daudz treniņu notiek. Sestdienās, svētdienās. Jā. Un bija pat 4 stundas, 2 stundas. Jā, parastie treniņi 3 reizes nedēļā ir arī pat 3-4 stundām. Jā, mums no rītiem ir 7 treniņi. Kā tapa deja? Jā, mums bija tās idejas un treneri īstenoja mūsu tos sapnīšus maziņos. Super, apsveicu jūs, meitenes. Brāļi Acis ir viena no tiem 3 brāļu pāriem, kur kvalificējās Sportland brāļu konkursu 2. kārtai. Pastāstiet, brāļi, kā tad gatavojāties šim konkursam? Ja
Godīgi negatavojāmies. Vienkārši atbraucām un metām. Nebija nekādas tur taktikas vai kas, vienkārši izbaudām laiku. Cik tad bieži sanāk kopā uzspēlēt vienam ar otru? Pāršā nesanāk uzspēlēt, bet vasarās ir tādi mikromačiņi un tad jau redzam, kurš pielicis cik daudz un ir interesanti. Un kā vispār kopumā atmosfēra šeit Ventspils zālē, vai brālis ir pastāstījis arī, ko Ventspilī apskatīt, vai zina, kur tālāk doties apskatīt kaut ko? Tā baigi daudz nekas nav sanācis, ko apskatīt, jo pārsvarā visu laiku tagad ir sezona un ir spēles, treniņi. Bet šī ir iespēja tagad šodien. Un kāda tad būs jūsu slepenie ieroči nākamajā Sportlandes brāļu konkursu kārtā? Tos nevar atklāt tagad. Tos jūs redzēsiet. Tu esi izpildījis visu, ko Mārtiņš tev lika, vai pats uz savu galvu metienus? Nē, mēs sarunājām, apskatījāmies, kā pārējie met, apskatījāmies, apsvērām visus un taktiski izdomājām, ka divu punktu metiens ir labāk mest un ātrāk piespēles iet un var vairāk savākt. Sanāca. Vai jūs zināt, kas ir basketbola kluba Ventspils kluba prezidents? Aivars Lembergs. Aivars Lembergs. Lembergs. Aivars Lembergs. Nebūs. Aivars Lembergs. Aivars Lembergs. Aivars Lembergs. Kurā vietā turnīra tabulā LBL atrodas basketbola klubs Ventspils šobrīd? Pirmajā. Pirmajā. Man liekas, ka otrajā. Pirmajā. Sorry. Otrajā. Trešajā. Pirmajā. Un kurš pēc kārtas ir zvaigžņu spēle? 25. 25. 25. 25. jā. 25. Super, paldies. Lemberkungs, pastāstiet, kādas ir emocijas atkal šeit rīkot zvaigžņu spēli? Labs šovs. Pirms 2 gadiem, man liekas, mēs rīkojām. Bija krietni audzis līmenis, un tāpēc arī šogad mēs piekritām. Un arī jūs pirms 2 gadiem piedalījāties Slamdāna konkursā kā asistents, vai šogad tas atkārtosies? To es nezinu, man pēkšņi uzaicināja, tā kā es nekam neesmu gatavojies. Jā, bet šobrīd, kas jums visinteresantākais konkurss ir licies? Man interesē, būs intriga vai nē, spēlē basketbola, vai beigās sāksies cīņa par tiem 5000, vai arī tas viņiem neko nenozīmē. Gotta get up, I gotta get up, move. Gotta get up, I gotta get up, move. Gotta get up, I gotta get up, move. Na 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 na. Gotta get up, I gotta get up, move. Gotta get up, I gotta get up, move. Gotta get up, I gotta get up, move. Na 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 na.
pas su comprendre qu'elle brise votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vaut donc toutes les chances pour les reprendre après. Meitenes, šobrīd esat ieguvušas otro vietu karsai konkursā, bet emocijas ir tādas, kā būtu iegūt pirmā. Pastāstiet, kas šodien izdevās un kā tiešām jūties šobrīd? Protams, bija lielisks komandas gars. Mēs vienkārši atbalstījām vienu otru jebkurā mirklī. Un es uzskatu, ka mēs vienkārši esam ideāla komanda, un tāpēc arī bija tik labi rezultāti. Kad sākāt gatavoties, jo mēs zinām, ka karsai meitenes ļoti ilgi gatavojās šiem konkursiem? Pirms 2,5 mēnešiem vai 3, kaut kur tā. Kā radās pamatideja? Pamatītēji jau bija novembrī. Jā, bija novembrī, bija mūzika atrast, un mēs vienkārši soļi. Jā, mēs nezinājām, ka tā būs izmantot zvaigžņu spēlē, taču noderēja. Bet esat priecīgas? Jā! Paldies! Choices, so just choose one. Art of the human's poison, losing toys in twosing, so just move one. Part of the game is basic, face it, you ain't gonna make it. Face it, take this, you ain't gonna break through. You should've knew who's who in the game, that's basic. Part of the drama's masking the karma, it's all disregard this, then move on. Art of the aliens, they're all flooded, our brains are made us work faster. Part of the world is evil, the rest is decent. People will wanna live peaceful, the art of the world is atoms, the words flow past me, so I just catch them. Māri, nu ko pastāst, kā tev līdz šim ir veicies zvaigžņu spēlē? Man? Normāli, kādu metienu konkursu atnāk, kaut ko uzmet, bišķi paveicās vinnēja. Pārīts ir, žēl, ka nav vairāk. Šodien karsta roka. Tas, ko vēl varētu vinnēt? Ko piedāvā? Treneru konkursā, bet tur Mārtiņš labāk. Tur jādod treneriem. Nevar jau visur līdz tiekšā arī. Apvainosies vēl citu. Jā, un starp citu runājot par brāļu konkursā, tu esi vecāks, Mārtiņš ir jaunāks, bet tu esi spēlētājs, viņš ir treneris. Kurš skaitās gudrāks ģimenē? Es domāju, ka treneris ir gudrāks. Pastāstiet, nu cik tu bijāt uzvarējuši šajā konkursā? Nu, es biju mazliet pat tālāk. Nu, nedrīkst tik daudz trenēties, jākļūst vājākam. Treniņi bija par daudz, nevis par maz? Jā, tiešām šī reizē bija par daudz. Kā kopumā jums zvaigžņu spēle patīk šogad? Forši. Man patīk. Kā komanda, ko trenējat? Jā, nu mēs baigi gatavojamies tikai cīņai par uzvaru. Tad ir kombinācijas, ko izpildāt uzbrukumā šodien? Nu, redzējāt jau, Mārtiņš tur smuki nobeidz. Nu, pagaidām mēs lielāko uzsvaru liekam uz viņu. Aizsardzībā, ko tieši izpildāt, lai neļaut pretiniekiem izpausties? Jā, tur mums ir daudz ko piestrādāt. Tell me a bit more about today's game. Oh, well, you know, it was an all-star game, and you know, in the first half we just wanted to enjoy the atmosphere and relax, but then in the second half we came to compete, you know, to show the fans that, you know, we weren't here to joke around, and it ended up good. How important was it for you to make the free throws at the end? Oh, well, were you nervous? Well, I mean, of course, like, you know, it was a pressure moment, but that's what I like to do. I like to be in pressure situations because it's a challenge.
it's a challenge, and you know, tonight I was able to overcome that challenge and help my teammates win the game. Yeah, what did you enjoy the most of today? Well, I mean, it was great today. From the junior NBA all the way to the cheerleaders, it was great entertainment. Nu, ko, mīļie skatītāji, basketbola svētki Ventspilī ir noslēgušies. Man bija jautri. Kā jums? Tiekamies jau nākamgad. Visu labu!